Toyota, par maziem noskrieniem, rekord, mega krūta mašīna. Tā ir mana drauga mātes mašīna, ko var likt ķīlā, galvu. Lieku ķīlā, ka šeit ir oriģināls noskriens, ja es nemaldos 79,000 km. Šitā mašīna ir 17. gada. Šis jau ir jaunais modelis, kas aizgāja no 17. gada, ja? Viņai ir laba komplektācija, parkošanās sensori, kamera, automātiska ātrumkārba, stūrs apsilde. Īstenībā Toyotam ļoti reti, kad gāja ādi. Draugs bija pasūtījis pilnīgi jaunu, tur baigās rindas bija uz viņam. Ja grib ar ādas salonu vai kaut kādu vēl papildus ekstu, tad vajadzēja vēl gaidīt, un cilvēki nebija gatavi. Pilnpiedziņa viņai. Jā, ir pilnpiedziņa. Viņai komplektācija labi ir kamera, elektrobagāžnieks. Viņai ir liels ietilpīgs bagāžnieks, un to, kad 79,000. Ļoti labs noskriens. Volvo, Toyota, tie, kas pērk tādas mašīnas, ja? Tur cilvēki ļoti skatās noskrienus. BMW ar 300 ir viegli pārdot, Toyota ar 300 ir ļoti grūti jau pārdot. Tur īstenībā var tik daudz stāstīt par to. Es varētu grāmatu sarakstīt, reāli. Varbūt es pats sarakstīšu.